Dosimies tālāk pie debitoriem. Jā, par debitoriem runājot, tad, kad Laila jums teica, ka jums ir jāpārskata virsgrāmata un kas notiek tajā, tad pirms tam jau būtu jāpārskata, kādā stāvoklī ir mūsu debitori. Ir ļoti daudz nozars Latvijā, kur debitoru parādi veido nozīmīgu daļu apgrozāmo līdzekļu struktūrā. Un līdz ar to mums viņi noteikti ir jāvērtē un jānovērtē. No iesūtītajiem jautājumiem es saprotu, ka jūs to darāt, un tas būtu jādara visiem, kas arī vēl to nedara, jo mums gadu griezumā veidojas debitori, kas ir dzīves veiki veseli, bet, lūk, parāds mums stāv 3 gadus, 5 gadus, un ar tiem mums ir, kaut kādā veidā jādomā tikt galā. Tad nākamais jautājums par to, vai jāatspoguļo debitoru sadalījums pēc termiņa gada pārskatā. Nē, gada pārskatā mums tā informācija īsti atklājuma nav. Mums ir citas lietas, kas tur būtu jāievēro, par tām mazliet tālāk, un vai eksistē iespējas norakstīt parādus bez nodokļu sloga. Jā, mums ir šī iespēja likumos paredzēta, un par to arī es pie šī jautājuma atgriezīšos savā stāstā, un praktiskie ieteikumi, lai nepieļautu debitoru parādus ilgtermiņā. Praktiskie ieteikumi. Īstenībā tālāk arī ir tas stāsts, bet tas galvenais ieteikums man tomēr ir valstiskā līmenī. Ir nozars, kur valsts mums ļoti rada privātai struktūra, privātiem juridiskiem uzņēmumiem rada šos debitoru parādus. Akmens valsts lauciņā, diemžēl, tie ir valsts pasūtījumi, tie ir iepirkumi, kur kaut kādu iemeslu dēļ šī atbildība nav noteikta visos līmeņos no pasūtītāja puses. Un tādēļ arī, vismaz tajā nozarē, kurā darbojos es kā galvenā grāmatvede, šie debitoru parādi patiesi ir 3 un 5 gadi reizēm, bet uzņēmums vēl ir dzīvs un viņš vēl cer, ka viņš saņems to naudu un varēs norēķināties par materiāliem. Un kā tad tikt galā ar tiem vecajiem debitoru parādiem, kam parāds ir ilgāks? Tad es teikšu tā, ka tas darbs sākas jau pašā sākumā, jau veidojot sadarbību ar jebkuru no mūsu klientiem, no mūsu pircējiem un sekojot līdzi viņu darbībai arī visu gadu garumā. Mēs arī to darām, tādēļ es arī teicu, ka es katru gadu redzu vairāk kā 10 gada pārskats tieši šajā nozarē, un vēl papildus nozari mēs skatāmies, pārbaudot, kāda ir situācija visiem. Visiem nozarē tā situācija varētu būt līdzīga, ja nenotiek nekādas straujas pārmaiņas. Un tad mums ir pirms sadarbības ar partneri vienmēr ir jāizpēta visa informācija, kāda mums ir publiski pieejama. Un tie publiskie reģistri, kas ir no valsts puses mums pieejami, ir uzņēmumu reģistrs, ir valsts ieņēmuma dienests. Mēs vēl varam paskatīties arī kredīta informācijas birojā, kāds ir kredīta reitings šim uzņēmumam. Un svarīgākie aspekti ir, ko mēs skatāmies vienmēr uzsākot sadarbību. Dibināšanas gads ir svarīgs, saimnieciskās darbības veids, kāds tad viņiem īsti ir noreģistrēts, pēdējo gadu apgrozījums, darbinieku skaits. Tātad vai ar šo apgrozījumu šo apgrozījumu var veidot ar redzamo darbinieku skaitu. To tā grūti analizēt, bet reizēm ir iespējams, un tas arī ir svarīgs aspekts. Ļoti svarīgs aspekts ir pamatkapitāla lielums. Mums ir tādas mazas kapitāla sabiedrības ar 1 eiro pamatkapitālu, kas patiesībā diezgan kropļo mūsu ekonomiku, un atsevišķās nozarēs es pat teiktu, ka tās grauj to ekonomiku. Tālāk mēs varam pajautāt arī savas nozares pārstāvjiem, kāda ir viņu pieredze sadarbībā ar šo klientu un vai tāda vispār ir. Un tālāk jau skatāmies arī atsauksmes sociālajos tīklos, internetā mēs varam ieraudzīt diezgan daudz. Ja mēs zinām īpašniekus, tad mēs varam arī, ielikt šī īpašnieku vārdu Googlē un pārliecināties, vai ar viņu, nav bijušas problēmas sadarbībā.
Jā, paldies. Un arī priekšapmaksas nosacījums mēs varam noteikt saviem jaunajiem klientiem, lai šie parādi mums neizveidotos 3 un 5 gadu garumā. Kaut gan pieredze rāda, ka arī tie priekšapmaksas nosacījumi sākumā un pēc tam noslēgtais līgums ar piešķirto atmaksas dienu skaitu un kredītu limitu reizēm nepalīdz, jo lūk, šis gala saņēmējs, ja gala pasūtītājs nenorēķinās. Un tas notiek tā mirklī. Mums tāda situācija arī bija, ka mirklī vienkārši nenorēķinājās. Un mēs gatavojam gada pārskatu, vēl mums ir debitors kā debitors, un gada pārskatu sagatavošanas procesā šis debitors aiziet uz maksātnespēju. Jā, nu, kas mums ir jādara? 3 gadi nav pat pagājuši, ja? Viņš jau ir prom, un mums ir jāveido uzkrājums, mums ir jāsamazina peļņa, nu, tā tad arī visi līdz ar to diezgan būtiski samainās neto apgrozījums, peļņa, ja tā tad paškapitāla rādītāji pasliktinās un tam līdzīgi. Mums noteikti uzņēmumā, lai mēs ar šiem debitoriem tiktu galā, mums viņi ir jāmonitorē, un līdz ar to mums ir jāizveido debitoru, tajā skaitā šaubīgo bezcerīgo atzīšanas politikas un atbilstošas rīcības izstrāde, kurā gadījumā, kā mēs rīkojamies. Un ne tikai jāizstrādā tas apraksts pats kā tāds un jāparāda tur kādam kā attaisnojums, ka mēs lūk esam tādu izveidojuši, bet arī konsekventi tas jāievēro un jāizpilda. Ko tad mēs darīsim ar šiem 3 un 5 gadus vecajiem debitoriem? Kāpēc tieši 3 un 5 gadi? Tāpēc, ka mums ir arī šis uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma regulējums par 9. pants, jā, tātad par parādu noilgumu, par uzkrājumu veidošanu un sekošanu tam. Un papildus tam, protams, mums ir jāsako līdzi, jāmonitorē, kā es teicu, katrs viens jāuzrunā, katrs viens debitors jāuzrunā un jācenšas turpināt uzrunāt arī pēc 3 un 5 gadiem, ja publiskajos reģistros mēs redzam, ka viņi joprojām ir dzīvi, arī tādas situācijas ir. Un mēs saglabājam pierādāmus, šos atgūšanas mehānismus, ko mēs esam pielietojuši. Mums ir kvīts par ierakstītu vēstuļu sūtīšanu. Tā gan ir tikai tiešām pierādījums, jo bieži vien šīs vēstules atgriežas, ierakstīto vēstuli neviens neaiziet paņemt. Mums ir sludinājums par Latvijas vēstnesī ievietots. Mums ir izdruka no parādu piedziņas kompānijas un varbūt vēl kādi citi pierādījumi, ka mēs esam darījuši visu iespējamo, lai mēs šo parādu atgūtu. Kāpēc tas mums tā ir vajadzīgs? Jo to mums paredz tālāk arī nodokļu likumu regulējumi, lai nebūtu jāmaksā nodokļi par šiem parādiem. Par uzņēmumu ienākumu nodokļu likumu runājot, mēs varam samazināt šo te apliekamo bāzi par atgūto parādu summām, kas iepriekš bijis iekļauts apliekamajā bāzē. Un arī par tādu parādu summu vai samazināto speciālo uzkrājumu summu, kurai 9. pantā ir noteikts atbrīvojums, ja šī summa ir iekļauta atkal iepriekšējo gadu apliekamajā bāzē. Un šeit tas uzņēmuma ienākuma nodokļu mehānisms joprojām ir līdzīgs, vairs nav tik pamanāms, kā tas bija vecajā regulējumā. Bet ja mēs vienreiz samaksājām, tad mēs sekojam līdzi, ka mēs varbūt varam nākamajos periodos samazināt šo debitoru parādu. Vai mums ir jāatspoguļo debitoru sadalījums pēc termiņa, kā reāli saņemt no tiem naudu? Gada pārskatā es jau teicu, ka nē. Jā, gada pārskatā mēs to īsti neredzēsim, mēs redzēsim kaut ko citu. Bet grāmatvedības uzskaitē gan tas būtu jādara. Un ja mēs katru vienu debitoru viņam sekojam, sevišķi tiem, kas mums laikus nemaksā, tad mēs arī analītiski pa parādniekiem veidojam atsevišķu stāstu gan debitoru kontos, gan arī uzkrājumu kontos. Mēs veidojam debitoriem uzkrājumus, samazinam uzņēmumu peļņu un par uzkrājumiem bilancē samazinām atgūstamo debitoru parādu summu, tādējādi nodrošinot patiesu un skaidru priekšstatu par plānoto naudu, kas mums ieplūdīs nākamajā gadā mūsu uzņēmumā no šiem debitoriem, jo tie, kas mums ir tie 3 un 5 gadīgie, viņi droši vien mums
iespējams samaksās, ir tādi gadījumi bijuši, bet tie nav ļoti, tādi bieži. Tātad šaubīgie debitori mums ir jānodala no kopējo debitoru saraksta. Kopējie pircēji parādi, iespējams arī citi debitori mums veido šo te daļu. Un tad mēs varam kopā salīdzināt šos šaubīgos debitorus, kas mums ir debitoru kontā, ar tiem debitoriem, kas bija iepriekšējā slēdā redzami uzkrājuma kontos. Un mums šie kontu summiņas vienmēr ir vienādas. Un tas ir tā ērti arī, ka mēs skatāmies izvērsto bilanci pa kontiem. Mēs redzam, lūk, mums ir šaubīgie debitori, kam ir 3 gadu termiņš no 22. gada, un no šaubīgie debitori ir līdz 21. gada 31. decembrim. Mums ir tie, kam ir 5 gadu termiņš, ja? Un mēs viņus ļoti labi varam savā finanšu uzskaitē redzēt un sekot tam līdzi. Kopējā bilancē mēs redzam kopējo debitoru summu un šos uzkrājumus, kas samazina mūsu atgūstamo debitoru summas. Un kādas tad mums ir iespējas norakstīt tos bez papildus nodokļu sloga? Jo, tie ir tā kā peļņas samazinājums jebkurā gadījumā, bet uzņēmuma ienākuma nodokļa 9. pants un PVN likuma 105. pants mums stāsta, kuros gadījumos kādas mums ir iespējas savus nodokļus atgūt vai par norakstītiem parādiem tos nemaksāt. Ja runājam par uzņēmumu ienākumu nodokļu likumu, tad lūk pamatnosacījums, ka mums ir šīs atbilstošās parādu piedziņas un atgūšanas darbības, par kurām es iepriekš minēju, bet tām ir jābūt pierādāmām. Mēs nevaram pārbaudītājiem teikt, ka mēs tur zvanījām, labi, e-pastu saraksts arī derēs droši vien kā pierādījums, bet zinot, kā darbojas ar e-pastiem, var arī neuzskatīt to par pietiekamu pierādījumu. Bet, tātad pierādāms darbības mums ir jāpasaka. Un arī debitoram ir jābūt Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalība valsts vai Eiropas ekonomiskās zonas rezidentam vai tās valsts rezidentam, ar kuru Latvijai noslēgta nodokļu konvencija. Savukārt 105. pants mums pasaka, ka pirmā daļa mums nosaka gadījumus, kad mēs varam atgūt šos pievienotās vērtības nodokli par zaudēto parādu, un 2.1 prim daļa mums papildina nosacījumus par tiesas spriedumu un parādu piedziņas neiespējamību. Ja, mums pagarina periodu, jo pirmajā daļā ir noteikti 3 gadi, un no 17. gada mums ir 2.1 prim daļa, kas mums palīdz kā nodokļu maksātājiem. Šeit ir ievērota Eiropas Savienības direktīva, un arī tiesu praksa ir par šo, es par to mazliet vēlāk pastāstīšu. Un par šīm te tiesu praksēm runājot, ir 20. gada spriedums, tātad svaigs spriedums, jo bieži vien tie tiesas spriedumi ir diezgan seni, un tad mums ir jālasa līdzi, protams, nodokļu izmaiņas un jāskatās, kā tas šodien strādā. Bet būtībā šī tiesu senāta, augstākā tiesa senāts, ja pēc darījuma galīgas noslēgšanas nav saņemta daļa no atlīdzības vai visa atlīdzība, nodokļu maksātājiem ir tiesības saņemt pievienotās vērtības nodokļa bāzes samazinājumu. Tātad, ja uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā mums ir debitora parāds bez PVN, kuru mēs varam par ko varam nemaksāt nodokli, tad pievienotās vērtības nodokļa daļa ir šajā likumā. Un grozījumi, kā es jau minēju, 105. pantā 2.1 prim daļā stājās spēkā 17. gada 1. jūnijā ar nosacījumu, ka tos var piemērot retrospektīvi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī nevis ar to datumu, kas mums ir veidot uzkrājumi, bet arī iepriekš veidotie uzkrājumi, jo tālāk šī tiesu prakse arī analizē situāciju, ka nodokļu maksātājiem 3 gadu laikā nav iespējams iegūt attiecīgos pierādījumus, kas līdz galam pasaka, ka šis parāds nav atgūstams, un to mums pasaka tiesu izpildītāji, tātad šie pasaka par parādu piedziņas neiespējamību, viņi nevar piedzīt, un mēs līdz ar to arī ne, un mums šis parāds ir norakstāms. Un regulējuma mērķis jau faktiski nav mainīts ar šo pantu, bet tas likuma teksts ir
pielāgots, lai novērstu šo te nodokļu maksātāju tiesību piemērošanas ierobežojumu. Un tas mums tātad ir saskaņā ar Eiropas padomas direktīvas par pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 90. pāntā. Tur mēs varam tā kā atsaukties, ka mums ir tiesības uz šo nodokli, tad, kad mēs neesam saņēmuši naudu no debitora, bet valstī esam šo nodokli samaksājuši. Tālāk mums šis 90. pants, es esmu ielikusi, es varbūt to atļaušos nepārlasīt, jo to var katrs pats tajā direktīvā atrast un izlasīt, jo tālāk tas tiek izmantot šajā stāstā. Un šī sprieduma būtība tā tad ir, kāpēc cilvēks, kāpēc uzņēmums gāja tālāk uz augstāko tiesu, ja valsts ieņēmumu dienests neapstiprināja PVN pārmaksu zaudētiem parādiem, kas tika iesniegts deklarācijā. Ja? Mēs to zinām, ka mums ir deklarācijā jāiesniedz, jo pamatoja, ka 3 gadu termiņš ir pagājis un viss ir beidzies. Ja? Bet tur tā tiesvedība bija mazliet senāka. Tā bija par 9. līdz 12. gadu un 13. gadā mainījās PVN likums kā tāds. Un tālāk tiesvedība turpinājās vēl arī 17. gadā. Un 17. gadā, kad jau bija spēkā šis jaunais 105. panta 2.1 prim panta regulējums, kas nosaka, ja ir iesniegts prasības pieteikums tiesā par parāda piedziņu, tad pagarinās tas termiņš vēl uz 3 gadiem. Un 17. gada oktobra tiesas lēmums, kas bija jau, man liekas, apgabala tiesa, pateica, ka nē, ka viss, un, protams, uzņēmums lasot likums un sekojot tam līdzi, tas ir ļoti svarīgi, tieši arī šajā debitora aspektā runājot, saprata, ka viņam ir jāiet tālāk. Un tālāk tātad tas senāta lēmums ir tāds ļoti interesants. Es lasot, man sanāca smiekli, un es domāju, es noteikti arī jūs par to painformēšu, ka tiesības kalpo modrījiem, ko senāts tā kā apstrīd, un jābūt arī tiesiskās paļāvības principam šeit. Jā, bet mums tas, protams, kā grāmatvežiem noteikti ir jāievēro un bezmaz jāuzliek sev kā tāds moto uz sienas, ja, ka tiesības kalpo modriem, respektīvi mums ir jāsako visām izmaiņām normatīvajos aktos arī tālāk. Jums ir jautājums par grāmatvedības politikām, arī tur mums ir jāsako visam līdzi. Un valsts ieņēmuma dienas savukārt ir tā iestāde, kas, protams, ir tāda administrējošā iestāde ar savu uzdevumu iekasēt nodokļus pēc iespējas vairāk, un šis vārds iekasēt, diemžēl, mums ir tāds dominējošs no šīs iestādes puses, un viņi arī norāda, ka priekšnodokļu atskaitīšana par zaudētiem parādiem vispārēji nepamatota tā iemesla dēļ, ka nodokļu maksātājs laicīgi nav reaģējis un iesniedzis tiesā prasības pieteikumu par parādu piedziņu. Tas ir teksts no šīs tiesu prakses, bet dzīvē, kā ir dzīvē, valsts ieņēmuma dienests arī nevēlas, protams, šīs zaudēto parādu lietas akceptēt, jo tā esot uzņēmēju pašu problēma par zaudētiem parādiem. Ja, kāpēc mēs nesakojām laikus līdzi, kāpēc mums ir 3 un 5 gadi, kāpēc mums lūk tagad ir jānoraksta, kur mēs bijām agrāk, un tādējādi arī šīs tiesāšanās notiek, tas ir ārkārtīgi ilgs laiks un liels resurs, ar ko tad mums ir jātiek galā. Un tālāk mums ir par šiem 36 un 60 mēnešiem no uzkrājuma veidošanas dienas 60 mēneši ir visiem tiem parādiem, kas ir līdz 21. gada 31. decembrim. Tāpēc, ka bija Covid laiks un tur bija dažādas lietas, kāpēc mēs nevarējām strādāt un nevarējām līdz ar to kādam samaksāt un kāds no tā cieta. Tad no pagājušā gada 1. janvāra jau atpakaļ ir 36 mēneši, kā tas ir sākotnēji uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma panta regulējumā. Un mums tālāk ir arī šī tabuliņa no valsts ieņēmumu dienesta informatīvā materiāla,
par debitoru parādiem. Es atļaušos to tabulu varbūt nelasīt un tikai to pirmo slaidiņu es nokomentēšu. Tātad, kad debitoru parāds ir izveidojies vai līdz 31. decembrim 2021. gadā, vai tālāk būs slaidi, kur tas ir no 1. janvāra 2022. gadā. Un tālāk ir, ja debitoram ir veidots uzkrājums, ja piemēro starptautiskā finanšu pārskatu standarta numuru 9 par finanšu instrumentiem regulējumu, tad mēs varam turēt 60 mēnešus un tikai pēc tam tā kā vērot, vai šis 9. pāns mums ir ievērots vai nav ievērots. Ja mēs nevaram ievērot 9. panta 3. daļas nosacījumus, tad jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis būs pēc 60 mēnešiem decembra deklarācijā to iekļaujot. Pārskata gada pēdējā deklarācijā. Ja? Un tālāk, ja tiek ievērots 9. panta nosacījums, tad uzņēmuma ienākuma nodokli neapliek. Ko es šeit gribētu ieteikt? Tos 60 vai 36 mēnešus, kā būtu ērti tos pamanīt. Neveidojam uzkrājumu katram debitoram savā laikā. Vienu uzkrājumu izveidojam februārī, otru izveidojam jūnijā, 3. jūlijā, 4. decembrī. Protams, mēs varam imitēt savu darbu un teikt, ka mums ir ārkārtīgi daudz darba, jo mums jāveido debitoru tabulu, jāsako līdzi uzkrājumu, mēnešiem un visam, un faktiski, ko viņi dara. Debitori maksā vai nemaksā, un pa starpu mēs tātad atgādinām nemitīgi viņiem par parādu vai slēdzam kaut kādas citas vienošanās, bet mēs šos uzkrājumus veidojam kaut kādā sev ērtā noteiktā mēnesī. Es veidoju decembrī. Šobrīd ir gada pārskatu sagatavošanas laiks, un mēs varam jau prognozēt šobrīd, cik tad mums būs tie šaubīgie debitori, vai mums būs bezcerīgie. Tas ir redzams jau tagad, bet tas rezultāts, tas, uzkrājums vai izmaksu pieaugums mums būs decembrī. Es gan teiktu, ka mums vajadzētu arī šo izmaksu pieaugumu savā finanšu uzskaitā likt arī retrospektīvi. Ja mēs zinām, ka mums 100 000 būs debitoru parādi, kas veidos uzkrājums decembrī, tad ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā gada beigu peļņa, bieži vien priekšebites, tā mums ir ļoti svarīga. Tas ir finanšu analīzes rādītājs, kur pieprasa kreditētāji. Mēs varam viņus sadalīt pa ceturkšņiem gada griezumā, un līdz ar to vai pat pa mēnešiem gada griezumā, bet parasti kredīti iestādes pārskats pieprasa ceturkšņu griezumos, ja pa mēnešiem, man liekas, ka ne. Līdz ar to mums ir svarīgi šos 100 000 jau pa gadu viņus sadalīt. Lūk, ielikt martā, 30 jūnijā, tur arī vai 33 katru, ja. Un tad skatīties, vai nesanāk tur 30, sanāk mazāk, sanāk 25, ja ir 100 000. Lūk, tā tad jau tā sadalīt, lai mēs jau finanšu rādītājus savus arī nepasliktinātu ar pēkšņu kaut kādu peļņas samazinājumu. Un faktiski jau tiem debitoriem mums ir jāsako un jāsaka vadībai, ka tur būs peļņas atrāvums. Tā dodamies tālāk aiz informatīvā materiāla, tur ir daudz tie slaidiņi. Es gribētu nākamo aiz šīs es nerunāšu par visiem, tas mums būs, bezcerīgie parādi mums apstājās pie 0 dienām. Bezcerīgos parādus uzreiz ir jānoraksta, par tiem uzreiz jāskatās ir vai nav nodoklis. Lūk, un tālāk tā tad nākamais jūsu jautājums, vai arī kas mums ir nākamais aiz tabuliņas. Kādi praktiskie ieteikumi, lai turpmāk nepieļautu debitoru parādus ilgtermiņā? Nesadarboties ne ar vienu. Tātad mans ieteikums, protams, ir pārbaudīt vispirms, ar ko mēs uzsākam sadarbību, ar to es iesāku savu stāstu, un sadarboties tikai ar uzticamiem un pārbaudītiem klientiem. To noteikti ir ļoti sarežģīti izdarīt, jo mēs gribam strādāt, mēs gribam apgrozījumu, mēs gribam uzņēmumu peļņu. Un ja mēs atlasīsim tikai dažus savus klientus, droši vien, ka mēs savu apgrozījumu nepalielināsim būtiski. Bet mans ieteikums izvairīties no dzīvokļos reģistrētiem uzņēmumiem ar 1 eiro kapitālu. Un arī sevišķi, ja tas notiek kaut kādu valsts iepirkumu mērogā un šādi sadarbības partneri nāk pie mums, jo viņi grib tur kaut ko darīt, un kāpēc veiksmīgi arī bieži tiek tajos iepirkumos startēt kā kaut kādi apakšuzņēmēji vai tam līdzīgi.
Bet viņi pēc tam, nu, tā kā pazūd, ja tajā dzīvoklī atrast viņu, protams, neviens fiziski neiet meklēt. Viņi pazūd, viņi neatbild uz telefonu zvaniem, viņiem vēl ir priekšapmaksas karšu telefonu numuri, nu, un ēpasti, kuri, nu, pēc tam arī vairs nestrādā, ja tās situācijas ir bezgalīgi daudz ar debitoriem. Un tā pilnīgi nepieļaut debitoru parādus ilgtermiņā ir aizvērt uzņēmumu. Jā, nu, tas ir tāds, manuprāt, Latvijas nu, tā sliktā puse, jo sadarbojoties ar Igaunijas uzņēmumiem, Igauni ļoti brīnās par Latvijas dažādām šīm lietām, gan par sarežģītiem nodokļiem, gan par lieliem debitoriem, jo viņiem debitori ir tikai tik, cik ir tas nu, maksāšanas termiņš. Un varbūt kādreiz kaut kas vairāk, ko sagādā Latvija, ja, kas nemaksā laikā. Un, nu, tā tad, jā, mums tā tiešām ir liela problēma un varam pārdot parādus kā cesijas veidā. Bet tad jāskatās, kam nesaistītām personām, jo mums galu galā tie 3 un 5 gadi ļoti bojā mūsu finanšu analīzes rādītājus, ja mēs kādam tos tālāk bankām sniedzam vai kam, un viņi tā kā nu, ļoti vērtē, cik mums ir tā atgūstamā summa. Labi, mēs izveidojām uzkrājumu, samazinājām savu ebitu un tam līdzīgi, bet nu, tā kā tas nepalīdz atgūt naudu. Nu, tad, laikam, no manas puses par debitoriem ir viss. Varbūt Lēva kaut ko var vēl piebilst. Varbūt Jā, es arī ar lielu interesi klausījos, un tas tiešām ir tā, ka katru reizi var klausīties un kaut ko saklausīt vēl. Tas, ko es no savas puses papildināšu par debitoriem, es noteikti ieteiktu, lai jums ir parakstīts salīdzināšanās akts. Jābūt gataviem redzēt, mums ir, lai nebūtu jāmaksā papildus maksājumu valstī, mums ir jāizdara visas iespējamās darbības. Šeit jau tika uzskaitītas gandrīz visas. Es tik vēl varu papildināt par ārpustiesas piedziņu, ko var ļoti labi izmantot, bet, lai jums veiksmīgāk iet ar to procesu, tas ir tāds veidlapa, ko mēs iesniedzam tiesā, samaksājam valsts nodevu un tā kā aicinam tiesu bez papildus procedūrām izsniegt, ja mums izpildu rakstu, ka mēs varam veikt jau parādu piedziņu, tāds ātrs process. Lai tas notiktu ātri, jums ir jābūt dokumentiem, kas apstiprina tiešām to, ka tā otra puse atzīst, ka viņai tāds parāds ir, jo tiesa arī aizsūta vēstulī parādniekam, kur viņam ir jāapstiprina, ka ir šis parāds. Un ja viņš apstiprina, tad uz tās bāzes, tad arī tiesa izdod šo izpildu rakstu, un mēs varam veikt nākamās darbības. Bet tikpat labi viņš var noraidīt, un tad, ja jums nebūs parakstīts salīdzināšanās akts, tad jums nav pierādījuma. Kāpēc vēl ir svarīgi? Lūk, šeit ir tas jautājums, es mazliet par inventarizāciju mums ir noslēdzošajā daļā, bet šeit es domāju, ka vajag izvērtēt, mums inventarizācijas datiem der arī parakstīts un ieskanēts un tādā veidā, bet ja jums jau veidojās šādi veci debitori, tur es noteikti arī no pieredzes maksātnespējās ieteiktu, ka jums ir oriģināls, vai nu parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai tiešām atsūtīts pa pastu, darbojās abi divi veidi, jo tas ir pierādījuma dokuments, ja, lai jūs varat veiksmīgi darboties tālāk. Tātad pilnīgi noteikti, jo aicinu reaģēt uz to, ja pieņemsim, jums izsūtat, bet jums neatbild uz to aktu. Un tad, kad mums noteikti parasti uzņēmumos ir kādi cilvēki, kas ir atbildīgi par debitoriem, un viņš, pieņemsim, saka, jā, mēs sazvanamies, viņš man sola, būs, bet akts jums nav parakstīts atpakaļ. Katrā ziņā vajag panākt, lai tas akts ir ar parakstu, jo tad iespējams mēs pat varētu iegūt informāciju, ka varbūt par kaut kādu darījumu daļu vispār ir strīds, un tāpēc netiek maksāts nemaz, ja, jo nenotiek kaut kādas problēmas risinājums, netiek rasts. Lūk, par to es arī ieteiktu padomāt un noteikti par to pievērst tam uzmanību.
Tad, ja mēs vēl runājot, tas, ko es arī piekrītu, un es arī veicu tātad uzkrājumu uz šaubīgiem debitoriem reizi gadā, pie piedāvātā sadalījuma, ka jūs sadalat kontu līmenī jau pa gadiem, tas noteikti ir ērti. Es vēl piedāvāju, kad kontu līmenī vai izmantojot pazīmes, kā nu jums programmas atļauj, bet, piemēram, es izmantoju arī tādu pazīmi, kad tas uzkrājums, pieņemsim, ir izveidots uzņēmumam, kuram pasludināta maksātnespēja, un es esmu nodefinējusi, ja tātad savā grāmatvedības politikā, pirmkārt to, ka uzkrājums reizi gadā, tas šobrīd ir pietiekami, ir viegli skaitīt. Otra lieta arī, kad konkrētā kontā mēs iegrāmatojam uzkrājumu šaubīgiem vai nedrošiem debitoriem, kuriem ir pasludināts maksātnespējas process, un mēs esam iesnieguši kreditora pieteikumu un esam iekļauti kreditoru šajā te sarakstā. Ja? Līdz ar to tas uzreiz saskaņā ar UN likumu mums, tad, kad beigsies viss tas process, un ļoti jācer, ka beigsies 5 gadu termiņā, ja līdz paiet 5 gadu termiņš, tas nozīmē neveidosies papildus nodokļu maksājums. Un to jau es tad redzu jau virsgrāmatas līmenī, ka, lūk, jā, ir uzkrājums, bet tur mēs esam izdarījuši mājas darbu, mēs esam iekšā kreditoru sarakstā, ar to viss ir kārtībā, ja. Tas ir vēl viens, kas arī jums uzreiz, tas ir pēc tā principa šodien grāmatojam, pastrādājam mazliet vairāk, lai pēc tam vēlāk lasot informāciju mums ir saprotams, un arī tiem, kas vai nu mūs pārbauda vai pārņem mūsu darbu, tas ir saprotams. Ja? Vēl runājot arī par debitoriem, papildināšu, manā praksē, jā, ir jau vairāk uzņēmumu ar tiesiskās aizsardzības procesiem. Es teikšu, ka tas tāds no vienas puses labs signāls, kad tomēr uzņēmēji sāk izmantot šo instrumentu, jo mēs Latvijā viņu ļoti maz izmantojam. Un šeit arī, ja mums atnāk ziņa, kad ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process, tad mums vajag uzņēmumam šo te plānu, mums ir jāredz, ka mēs esam iekšā šajā te plānā, un ir jāredz, kas tur tiks, kas ir apstiprināts. Jo tiesiskās aizsardzības process paredz arī tādu instrumentu, kas ir arī UN likumā atbalstīts, ja, ka, piemēram, mums ir parādnieks, un parādnieks ar mums var vienoties par to, ka mēs noteiktā periodā, pieņemsim 2 gadu laikā, parādnieks mums maksā atpakaļ parādu, teiksim, tur kaut kādu procentu no summas, un tad, ja viņš to visu ir izpildījis, tad pieņemsim beidzoties tiesiskās aizsardzības procesam, mēs kā kreditors piekrītam kaut kādu daļu norakstīt. Ja? Tas viss ir iespējams, mums normatīvais regulējums to ir visu sakārtojis, ja, ka tas viss tā notiekās. Un, ja mēs jau mazliet arī vēl par tiem uzkrājumiem, tad šeit, nu, ja ir tiesiskās aizsardzības process, tas nozīmē, ka ir plāns, un mēs zinām, kā tas realizēsies. Ja? Un tad ir jāskatās, vai viņi maksā, tā kā ir notiek, kā ir atrunāts plānā, un tad jau mēs mazliet savādāk uz šiem te debitoriem skatāmies. Bet tas ir atkal vēl viens veids, ko dara apdomāt. Mums šobrīd sistēmas palīdz skatīties, kā jums ir ērtāk lasīt, jo, protams, mēs izmantojam kontus, grāmatvedības kontus, skatāmies, cik detalizēti liekam iekšā, lai viņi parādās virsgrāmatas līmenī, bet es domāju, ka maksātnespējas tiesiskās aizsardzības process, tas būtu tas līmenis, kas būtu ērti lasāms, nevis skatāms vēl pēc pazīmēm, bet ļoti labi arī varam skatīties pēc pazīmēm, vērtējam iespējas, bet katrā ziņā atceramies. Un kas notiek, ja viņš neizpilda to tiesiskās aizsardzības procesa plānu, kas ir tiesā apstiprināts, nu tad attiecīgi viņam ir jāiet uz maksātnespēju, un tad atkal ir jāsako tam procesam līdzi. Ja, bet par salīdzināšanās aktiem
Zinu, ka gribam ātrāk, ērtāk, vieglāk. Pie inventarizācijas vēl noteikti pie tā jautājuma pieskarsimies, ja, bet ja mēs runājam šeit jau par debitoriem, kas ilgstoši nemaksā, tas nozīmē, ka mums jau jāsāk ir, vajag šo te apstiprinošo, kā saka, pierādījuma dokumentu, vēl jo vairāk, ja mums ir pakalpojumi. Un ja mēs pakalpojumos izmantosim šos te rēķinus bez parakstiem, kas ļoti daudz tiek izmantot, tad noteikti uz šādiem debitoriem, kas ir ilgi, vajag, lai jums ir vēl kāds dokuments, kad otra puse apstiprina un viņi piekrīt, ka šāds parāds ir. Ja? Tad par tiem ar 1 eiro pamatkapitālu. Tas ir arī tas, ko es esmu pētījusi un kā saka, tā paralēli pamazām pētu. Un arī saistībā ar maksātnespējām arī dati saka, jā, tur ir tā lieta, kad ir to mazo pamatkapitālu. Nu, mums, kā saka, ir ilgs laiks, kamēr iedots ļoti pretīm nākoša norma, lai tā kā uzņēmēji, vairāk būtu šo te uzņēmēji, bet tas, ka mēs ieteiktu vēl pievērst uzmanību, un arī, ja jums ir šie te mazkapitāli sijā, labi, ja viņš ir nodibināts 1 eiro tiešām ir maz, tur pat īsti nevari, pilspālu varbūt var nopirkt, jā, priekšsaimnieciskās darbības, bet, vajadzētu vairāk. Bet, pieņemsim, ja viņam ir 100 eiro vai 500 eiro pamatkapitāls, tad kam vajadzētu pievērst uzmanību gada pārskatā, ja mēs runājam par debitoru izvērtēšanu, un ja ir peļņa, vai tiek veidota rezerve? Ja, jo tie, kas ir mazkapitāla sijā, viņiem ir obligāts pienākums komerclikumā noteikts no pārskata gada peļņas vismaz 25% atskait apmērā veidot tātad rezervi pamatkapitāla palielināšanai. Un tas pie debitora izvērtēšanas mums arī var noderēt, ja tas uzņēmums jau ir nostrādājis un ir iesniedzis gada pārskatu, ka mēs redzētu, jā, ir pamatkapitāls, pieņemsim, 500 eiro, bet tad mēs redzam pie rezervēm, kad tiek veidotas, ja likumā noteiktās rezerves, un tas jau tā kā ir tāds pozitīvs rādītājs. Gadīties var visādi, bet statistika saka, jā, kad tā arī tā gadās. Bet par debitoriem, jā, es domāju, ka ļoti izsmeļoši, ļoti interesanti un spriedums arī ieinteresēja mani. Noteikti sameklēšu, kā saka, palasīšu. Tā, ja mums pa debitoriem šobrīd, tā kā es saprotu, ir viss pagaidām, bet atcerieties, aicināt sūtīt iekšā jautājumus, jo tas tiešām jūs uzdosit un eksperti apdomās, meklēs atbildes un jūs viņus arī saņemsiet. Tā ir tā labā lieta.